Es piedaru tai paaudzei, kur ir dzimusi un bērnību pavadījusi padomju gados. Par šo laiku sabiedrībā valda visdažādākie uzskati. Vieni tos dēvē par labajiem padomju laikiem, citi savukārt tajos nevēlētos atgriezties nekad. Man padomju laiks saistās ar stingro disciplīnu skolā, ar vienādajām skolas formām, tukšajiem veikalu plauktiem un garajām rindām, kā arī jautrajām talkām kolhozu laukos. Mēs bijām ļoti pieticīgi. Apģērbu šuva māmiņa, un tādā apģērbā mana meita jau viennozīmīgi neiziet uz ielas. Un mēs paši visi adījām, tamborējām, lai būtu citādāki. Vismaz es personīgi izjūtu, ka vienmēr pastāv kaut kādi ierobežojumi, gan garīgi, gan fiziski. Teiksim, tu nevari teikt visu, ko tu domā, tu nevar arī, teiksim, pat fiziski pārvietoties, jo, teiksim, varēja ceļot pa visu plašo Padomju Savienību, bet izbraukt ārpus Padomju Savienības, tā jau bija liela problēma pat uz socialistiskajām valstīm. Mēs bijām pilnīgi atrauti no tās bagātās kultūras vidas un izglītības vidas un zinātnes vidas, kāda ir Eiropā un pasaulē. Daudz kas atkarājās no tā, kas bija augšā. Sākot no Maskavas un beidzot Rīgas centru. Galvenokārt partija. Tā bija tā vadošā un tā bija tā noteicošā. Es domāju, ka labais un ātri izzūdošais ir cilvēciskums. Un man, kā tajā laikā ilgu laiku dzīvojošām, ir daudz grūtāk paiet garām pakritušām, kā vienam mūsdienu jaunietim, kurš saprot, ka viņš vienkārši ir neveiksminieks un lai viņš tur guļ. Padomju laikā notika privātīpašuma nacionalizācija. Tas nozīmē, ka pilsētu un lauku iedzīvotājiem privāto īpašumu atņēma bez jebkādas atlīdzības un pārvērta to par valsts īpašumu. Privātīpašuma nacionalizācija pēc Otrā pasaules kara aptvēra visas nozares. Kādi bija padomju saimniekošanas pamatprincipi? Valsts īpašums ir galvenā īpašuma forma. Valsts komandē un kontrolē ekonomiku. Nedarbojas brīvā tirgus likumi. Valsts nosaka cenas visām precēm un pakalpojumiem. Padomju saimniekošana ierobežo un aizliedz cilvēka kā uzņēmēja un ražotāja tiesības. Tiek apspiesta iniciatīva, darbošanās notiek partijas paredzētajos rāmjos. Ekonomikas procesi ir komunistiskās partijas plānoti, eksistē 5 gadu plāni. Plānveida ekonomika nozīmē to, ka ekonomikas izvietojumu vēlas noorganizēt cilvēks. Tirgus ekonomikā ekonomikas izvietojumu organizē tirgus. Arī toreiz šīs plānošanas pamatā bija teorētiskie aprēķini un zināšanas. Arī toreiz pamatojās uz citu ekonomisko sistēmu analīzi un ņēma to kā piemēru. Vienīgā īpatnība, kas bija tajā laikā vai tajā sistēmā atšķirībā no brīvā tirgus sistēmas, tā ir īpašuma forma. Un šī īpašuma forma nosaka ieinteresētību darba rezultātos. Lūk, ja īpašums nepiedar nevienam un visiem, tad arī ieinteresētība darba rezultātos nav sevišķi liela. Bez tam šī sistēma bija ļoti stipri regulēta un ļoti stipri centralizēta. Un tās divas galvenās lietas, kas arī galvenokārt noteica viņas neveiksmi. Darba attiecībās ieviesa vienlīdzības principu. Kopumā cilvēki nebija interesēti strādāt, jo par labu vai sliktu darbu maksāja vienādi. Nebija stimula censties un parādīt iniciatīvu, jo maksimālās algas lielums tika stingri noteikts. Darba disciplīna zema. Daudz no saražotā brāķis. Biedri Lasman, es jums prasu, ko jūs te darāt? Biedri Cieku, pulkstens vēl nav 5, beidz savu darbu, atnāc puikām palīgā. Bet vai tad tevi te kāds norīkoja, vai? Nenorīkoja, bet man tur ar tos rotu pagalmā tāda gumijas staipīšana vien sanāk.
Kārtība ir kārtība. Ja tas nolikts pie slodzes, tad ejam slauki. Ak, tad tomēr jāstiep gumija. Man pie jums sāk nepatikt. Brigadieri, tam puisim steidzīgi nepieciešams smadzeņu remonts. Man vienkārši nepatīk, ka stiepjam gumiju. Tad raksti iesniegumu uz pašu vēlēšanos. Darba disciplīnu valdība centās paaugstināt ar likumu. Galvenais līdzeklis, kas darbināja valsts pārvaldes sistēmu un ekonomiku, tolaik bija represijas. Vispārējais dzīves līmenis PSRS bija zems. Lai uzturētu mītu par padomju sistēmas pārākumu pār kapitālismu, valdība sniedz tautai nepatiesas ziņas par ekonomikas rādītājiem. Piemēram, tika viltots rūpnīcās saražotās produkcijas daudzums, parasti to atskaitēs uzrādīja vairāk nekā patiesībā. Latvijā pastiprināti attīstīja rūpniecību. Pirmkārt, tā bija Padomju Savienības vadības apzināta politika, kuru izraisīja kā politiski, tā militāri strateģiski, tā arī ekonomiski apsvērumi. Baltijas republikas vispār, tā teikt, bija Padomju Savienības priekšpostenis pret rietumiem, un īpaši jau Latvija, kura centrālais stāvoklis Baltijas republiku vidū to padarīja, tiksim, par tādu īpaši svarīgu no militāra strateģiskā viedokļa. Otra lieta ir ekonomiski politiski apsvērumi, un tie izpaudās tādējādi, ka centās panākt pēc iespējas ātrāku Baltijas republiku integrāciju kopējā Padomju Savienības ekonomiskajā struktūrā. Rūpniecības attīstība, industrializācija, īpaši tādā veidā, kā tā norisinājās 40. un 50. gados, tā, protams, ļoti veicināja šāda veida integrāciju. Tajā laikā Latvijā no jauna uzcēla 47 rūpniecības uzņēmumus. Sākot ar 60. gadiem, Latvijā sāka celt lielas fabrikas, kas bija paredzētas Padomju Savienības vajadzībām, nevis vietējam tirgumu. Latvijā bija samērā labvēlīgi apstākļi arī pātrināta industrializācija. Jo pirmkārt, jau no cariskās Krievijas laikiem bija saglabājušies lielo rūpniecības uzņēmumē, kas bija labi izveidojusies infrastruktūra, piemēram, dzelzceļi, ceļi, ostas, dažāda veida, teiksim, arī samērā labi saglabājies dzīvokļu fonds, kam pēc kara arī bija būtiska nozīme. Respektīvi, šeit rūpniecība varēja attīstīt ar samērā nelieliem kapitāla ieguldījumiem. Un faktiski, ja, teiksim, pēc kara tika apgalvots, ka industrializācija ir milzīgi ieguldījumi, ka Padomju Savienība, teiksim, ļoti daudz iegulda milzīgas līdzekļus, lai paceltu nabaga atpalikušās Latvijas ekonomiku, tad patiesībā, teiksim, reālais kapitāla ieguldījuma apjoms līdz pat 50. gadu beigām patiesībā nemaz nebija tik liels. Tika izmantots jau pastāvošais potenciāls. Rūpniecība gan pēc saražotās produkcijas daudzuma, gan pēc ražojuma daudzveidības tālu pārsniedza pirmskara Latvijas rūpniecības līmeni. Tika attīstīta smagā, apstrādājošā rūpniecība. Lielu rūpniecībai vajadzēja milzīgu daudzumu strādnieku, kuri atbrauca no citām Padomju Savienības republikām. Висело полно плакатов. Много объявлений было. Очень много. То строили такой комбинат. Потом в Елгову вот этот Рафик. Тоже были, значит, эти, что вот обеспечиваем общежитием. Обязательно. И молодежь ездила. Я работал преподавателем в Казанском авиационном институте. И мой друг, он был деканом автомобильного факультета, там был автомобильный факультет, и много специалистов, выпускников Казанского авиационного института были направлены сюда, в Елгову. И даже директор, генеральный директор этого завода был как раз выпускник, знал мой товарищ его непосредственно. Выпускник Казанского авиационного института. В Латвии, как вы знаете, развили очень большую промышленность. Наши секретари этому не препятствовали. Я не политик, но я читала много литературы и знаю, что когда развивали эту промышленность, например, я знаю, что Пельше за то, что он позволял этой так называемой русификации проводить, да, то есть развивать эту промышленность, а раз промышленность развивается, нужны люди, этих людей звали, они сюда приезжали. И они потом оседали, заводили свои семьи. А он получил даже за это орден.
Vārds Latvijas Komunistiskās partijas Центральной komitejas sekretāram Arvīdam Pelšem. Трудящиеся советской Латвии и впредь будет также самоотверженно трудиться на благо нашей любимой Родины, с честью выполнять поставленные нашей партией величественные задачи строительства коммунизма в нашей стране. Komunistu ideoloģija paredzēja iznīcināt nacionālās kultūras un ieviest noteiktus padomju dzīvesveida standartus. Par vienotu padomju nācijas valodu bija jākļūst krievu valodai. Rusifikācija īstenoja visās dzīves sfērās. Mainījās arī ielu nosaukumi. Katrā rajona pilsētā bija Ļeņina iela. Rīgā, piemēram, Bruņinieku ielu pārdēvēja par Sarkanarmijas, Matīsa par revolūcijas, bet Ģertrūdas ielu sauca par Kārļa Marksa ielu. Skolās pastiprināti mācīja krievu valodu. Tā kļuva par obligāti lietojamu valodu gan darbā, gan sadzīvē. Latvieši ir tikuši pārkrievoti. Man tādu piemēru nosauc, es biju Šķaunē tautas atmodas laikmeta sākumā runāt, Šķaunas kultūras namā, bijušā robežsarga namā, ka ir Jāzeps Dzenis kaimiņu pagastā, kas nemāk nevienu vārdu vairs latviski, jo viņš ir audzis un dzīvojis krieviski uzspiestā vidē starp krieviem. Lūk, šīs divas rusifikācijas puses, savas dzimtās valodas zaudēšana, šai vienai valodas pusē nāk vēl klāt dzimtās valodas piesārņošana ar rusicismiem, kas vēl tagad ir spēkā un vēl tagad ir paliekoši, sevišķi teikumu konstrukcijās, arī vārdu izvēlē. Un šī mūsu teritorijas zaudēšana un mūsu tautas daļa aizdzīšana trimdā baiļu dēļ, kas ar viņiem notiks, ja viņi paliks Latvijā. Tāds ir mans skatījums uz rusifikāciju, un es apvienoju šos jēdzienus, teiksim, valoda, zeme, teritorija. Rusifikācija skāra arī lauksaimniecību. Lai dzīvi Latvijas laukos padarītu pēc iespējas līdzīgāku PSRS, latviešu zemnieks piespied pamest viņu tradicionālās viensētas, un laukos sāka būvēt ciematus. Ciemati ar daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām iezīmēja kolhoza ēru. Pēc kara Latvijas zemnieki sāk atjaunot saimniekošanu kauju izpostītajās viensētās. Tomēr drīz kļuva skaidrs, ka gaidāmas lielas pārmaiņas. Padomju vara neizrādīja nekādu interesi par lauku viensētu atjaunošanu. Pat otrādi, saimniecības aplika ar lieliem nodokļiem, lauksaimniecības produktu nodevām. Pēc 1949. gada deportācijām Latvijas lauki bija pilnībā pārvērtušies. Iekopto bagātāko māju saimnieki bija izsūtīti. Tie, kuriem Sibīrijā izdevās izdzīvot, Latvijā sāk atgriezties tikai 50. gadu pusē. Tomēr viņiem savās mājās vairs neļāva saimniekot. Zemniekiem nācās atteikties no savām saimniecībām un iesaistīties kolhozos un sovhozos. Tieši ar padomju varu tas gadījās, ka sanāca kopā un kolhozs radījās. Saved kopā lopiņus, ēkas, saliek kopā spēkus. Kolhozs, saīsinājumā no krievu valodas, kolektīvā saimniecība ir lauksaimniecības vai zvejniecības kooperatīvs, kādus piespiedu kārtā apvienojot zemnieku saimniecības izveidoja Padomju Savienība. Darba samaksu kolhozniekiem noteica pēc padarītā darba un nostrādātajām stundām. Sovhozs ir valsts lauksaimniecības uzņēmums Padomju Savienībā. Atšķirībā no kolhozniekiem, sovhozos strādājošos pielīdzināja pilsētu darba ļaudīm, kam darba samaksa bija noteikta mēneša alga. 1946. gadā Latvijā izveidojās pirmais kolhozs Nākotne. Ar ko jums saistās šis laiks viensētu likvidācija un kolhozu veidošanās? Nevar teikt, ka bija slikti, labi jau gāja mums. Pirmos gadus grūtāk bija, tehnika nebija, bet vēlāk jau kaut kā mēs tomēr bija jaunieši, kas nodibināja visu
tie posmus bija augsturaža. Nu, mēs grūti bija, bet strādājam. Man jau ļoti labi bija, tāpēc, ka man tā dubulta alga bija, man jau ļoti 100 rubļi bija piemaksāt no kā pirmajiem kolhozniekiem. Un ko jums solīja, lai jūs iestātos šajos kolhozos? Nu, solīja, ka būs labāk veidosies tā dzīve, būs vieglāk apstrādāt zemītī, ka citam jau zirgi tāpat nebija, pēc kara jau grūti bija. Visu tehniku. Vai zemnieki labprāt pameta savus viensētus, lai stātos šajos kolhozos? Nu, ne visi, neteikšu, ka visi. Ļoti daudz bija tādi, kas jau bremzēja un neļāva. Baidīs tie jaunieši, ka tur būs slikti. Nu, visi iespēja tāds bija. Šī druva pieder lauksaimniecības artelim nākotnē. Pirmai kolektīvai saimniecībai Jelgavas apriņķī. Rudzi lieliski gatavojas. Ražas novākšanas priekšvakarā. Saremontēta jau arī kuļmašīna. To pārbauda brigadieris Matīs Siliņš. Es nestājos pa kolhoznieku iekšā, jo man vienmēr gribēja brīvību. Es nezinu, es gribēju patstāvīgi būt. Un es nekad negribēju būt kolhoznieks skaitās piesaistīts. Apmēram dzimtcilvēkus gandrīz. Tur bija vairākas grupas, kad cilvēkus skaita tā. Piemēram, bija nabadzīgi tādi darba zemnieki. Tie cilvēki gribēja, jo viņiem noteikti kaut kas uzlabosies. Un tiešām viņiem dzīve uzlabojās. Bet zemnieki šitie te jaunsaimnieci Sulmaņa saucamās 20 hektārnieki un tādi, kas bija. Tie cilvēki taču bija izcīnījuši to zemi brīvības cīņās. Un šitie cilvēki maksāja nodokli līdz pēdējam, viņi gribēja palikties, bet kas bija bailes no tā Sibīrijas, ka tā 49. gadā uztaisīja to kraku ar to izsūtīšanu, tā visiem šausmīgi bail tiem zemniekiem bija. Kolhozos sadzīto zemniekus līdz pat 50. gadu vidum nežēlīgi eksploatēja. Viss saražotais bija obligāti jānodot valstī par ļoti zemām cenām. Cena, ko maksāja valsts, sedza ražošanas izmaksas par 10–20%. Par peļņu nebija ko domāt. Kolhoznieku ģimenes tajā laikā pārtika no piemājas saimniecībā izaudzētā. Padomju vara ļāva apstrādāt 0,5 hektāru zemes un izaudzēto paturēt savām vajadzībām. Drīkstēja turēt vienu govi un dažus sīklopus. 50. gados kolhoznieks visu savu algu pats varēja pārnest mājās. Tas bija graudu vai kartupeļu maiss. 1961. gada komunistiskās partijas programmā tika pasludināts, ka viens no centrālajiem uzdevumiem ir pamatvilcienos likvidēt atšķirības starp pilsētu un laukiem. Lauki tika uzskatīti kā piedeva pilsētai, lauki pilsētai. Tātad pilsēta ir galvenā, pilsēta ir svarīgākie, lauki ir vajadzīgi tikai par cik tie nodrošina pilsētu. Un līdz ar to tas akcents tika likts uz pilsētas iezīmju aiznešanu uz laukiem. Un līdz ar to, ja 30. gadu beigās Latvijā cilvēki dzīvoja viensētās, tad jau 80. gadu vidū vairāk kā puse dzīvoja ciematos. Līdz sienam, līdz ražas novākšanai jāpaveic pēdējie darbi. Kolhoza ciematā klaudz celti, ķieģeļi, ķelles, lāpstas. Kāda vispār bija dzīve tajos kolhoza ciematos? Ciematos ļoti caurspiedīgas cienas. Ja veči augšā svēta dzimšanas dienu, mums tur tādas netkoviti ielēc trepaku, tā es vienreiz gāju augšā un klapējos 12. pie durīm. Jā. Es teicu, ziniet ko, līdz 12. var, bet tagad liekiet man mieru. Man jāiet darbā un es nevaru pat naktī. Tas panelis tik plāns izlikās, ka visu varētu dzirdēt, kas kaimiņiem ir. Un kāda kultūras dzīve, tā ikdiena, kas tur bija? Kultūra mums ļoti laba bija. Kādas visādas sporti, visi šitie. Čikste taisīja komunismu. Viņš teica, pēc kādiem 5–10 gadiem mēs pa brīvēdīsim, tad tik būs drusku jāstrādā un tā, un pa brīvu dos pusdienas. Ļoti šauri tika sadalīti veicamie pienākumi. Tas ir govju ēdinātāji, kūts tīrītāji,
slaucēji, tāpat līdzīgi arī speciālistam. Tātad ir pļaukopības agronoms, augu aizsardzības agronoms, ir sēkkopības agronoms. Tas ir ļoti sīki līdzīgi tā kā pilsētā ir šaura specializācija. Un līdz ar to tas pēc būtības runāja pretī zemniekam, kur zemnieks gan gan sēja, gan pārdod produkciju, gan pieņem arī lēmumu. Un ja mēs tik strikti sadalām šos te darbus, tad faktiski es daru to, kas man ir uzdots, es nedomāju. 1964. gadā Hruščovs uzsāka kampaņu pret piemājas saimniecībām, jo uzskatīja, ka zemniekiem visi spēki jāziedo darbam kolhozos. Hruščova plāns bija neveiksmīgs. Uz kolhoziem liktās cerības neataisnojās, jo kopumā kolhozu laukos bija zemes ražības, neliels saražotās produkcijas apjoms. Salīdzinot, 60. gadu vidū cilvēki savās mazajās piemājas saimniecībās saražoja ap 45% no kopējās lauksaimniecības produkcijas. Kolektivizācijas ekonomiskais efekts bija graujošs lauksaimniecībai. Krasi samazinājās lauksaimniecības produktivitāte. Tas radīja ekonomiskas un psiholoģiskas sekas, paviršību, nesaimnieciskumu un ideoloģisku, nevis saimniecisku pieeju lauksaimniecībai. Ļoti labi atceros Vosa vizīti mūsu saimniecībā. Dabīgi tam visam jābūt līmenī, pieklājot to pusi, ka, teiksim, jābūt konjakam. Kur tu ņem stāja tavu darīšanu, jābūt galdam līmenī, atbrauc iepriekš nodegustē lienai katlā iekšā. Tā ir viena tāda medaļas puse, jā. Bet tādā sarunā pie galda, cik jums laucamās govis, teicu, 730, tērvetēji pēc gada jābūt 1000 govīm. Viņam cilvēkam nav pat jēga, vai tas ir iespējams, vai vienkārši es esmu pirmais sekretārs, jābūt tērvetē tā. Es naivi domāju, tagad jau būs jauki, tagad Ceka iedos minerālmēs uz celtniecību, it neko neiedeva, tikai pēc gada vai tērvet pilda manu norādījumu, un bija šim 1000 govim jābūt. Kaut gan pēc tam bija jau daudz vairāk, bet redzēt, izpaudās tas diktāts ir jābūt. Un tas bija neglābjami, neapstrīdami, ja tas nebūtu bijis, iepīkstētos pretim, to es arī amatā vienkārši nebūtu. Un šī uzspiešana bija daudzos jautājumos. Piemēram, varbūt tādā laikā jau, kad Gredzēja kungs nāca pie varas, tādā laikā nav, bet mūsu pirmos gadus, ziniet, šiem nabaga cilvēkiem uzlika valsts normu izcirst mežu, izvest mežu, jā, no lielos tūkstošus. Sievietēm, piemēram, bija jāizcer 60 kubikmetru koku materiālu katru ziemu, jā. Tas bija kā 3-4 ziemas no vietas. Un tā bija tā uzspiešana, tā pavelti, tev bija jāstrādā un valsts labā. Lai arī kolhozu sistēma Latvijā bija solis atpakaļ salīdzinot ar pirmskara lauksaimniecību, bija jau arī pozitīvi piemēri. Kolhozos cēla skolas, kultūras namus, bērnu dārzus un cilvēkiem netrūka darba vietu. Un te ir mūsu bērnu dārzs un mūsu prieki. Bērni arī ir kolhoznieki. Baltijas valstis jau uzskatīja kā tādu paraugu reģionu visā Padomju Savienībā. Un diezgan devīgi deva iekšā līdzekļus, vajadzēja tikai prast izmantot. Padomājiet, meliorāciju uz valsts rēķina pa brīvu, kūdras sagāde, cik katram vajag pa brīvu, bez maksas. Padrūmāk bija tehnika tā tālāk Padomju saimniecībām, saucamiem sovhoziem, ja? Direktoram kabatā bija čekgrāmatiņā, kur viņš varēja pirkt, ko vien grib pa visu Padomju Savienību. Neierobežoti. Bet šābām gada beigās bija jānoreiķinās. Tā kā iespējas toreiz lauksaimniecība bija, neierobežotas. Padomju laikiem bija raksturīga iezīme izdomāt kampaņas un to realizēšanā ieguldīt milzu līdzekļus. Bija nepieciešams radīt entuziasma un aizrautības pilnu gaisotni, lai pārliecinātu cilvēkus, ka ir iespējams kāds brīnuma līdzeklis, kas atrisinātu saimnieciskās problēmas.
Masu saziņas līdzekļi šīs kampaņas padarīja pievilcīgas, apdvestas ar varonības garu, jo tās deva iespēju desmitiem tūkstošu jaunu cilvēku iejusties romantisku jaunatklājēju lomā, izdarīt kaut ko grandiozu, jaunu, pirmo reizi. Lielas cerības tika liktas uz neskarto zemju, Kazahijas stepju apgūšanu, ko uzsāka 1954. gadā. Padomju Latvijas jaunieši dedzīgi atsaugušies partijas aicinājumam doties uz jaunu zemju apgūšanu. Tika nolēmts apstrādāt 13 miljonus hektāru, kas platības ziņā līdzinājās vairākām Eiropas valstīm kopā. Uzskatīja, ka neārtie lauki kļūs par PSRS maizes klēti. No visas Padomju Savienības uz neskartajām zemēm sūtīja studentus, strādniekus un karavīrus. Kad šis brīnuma līdzeklis neskartās zemes izrādījās neefektīvs, valdībai vajadzēja domāt, kā pabarot tautu. Labības trūkums 1963. gadā piespieda PSRS sākt labības iepirkšanu ārzemēs. Vienas kampaņas neveiksme bija piedzīvota, tūlīt radās nākamā. Kukurūzas pasludināšana par glābēju kultūru lauksaimniecībā. Hruščovs uzskatīja, ka lobbarības trūkumu var likvidēt, paplašinot kukurūzas audzēšanu. Tā kā partijas vadītāja vārds bija likums, zemniekiem piespieda audzēt kukurūzu visur. Arī Latvijā sākās kukurūzas laiks. Lauku pēc lauka pārklāja kukurūzas kvadrāti, lielu ražu un pārpilnības kvadrāti. Šovasar tie aizņems ap 90 000 hektāru Latvijas zemes. Šī uzspiestā prasība radīja cilvēkos ironisku attieksmi pret kampaņu. Daudz vietu kukurūzu sēja lauku malās, kur no ceļa to labi varēja redzēt, bet tīruma vidū auga tā lauksaimniecības kultūra, kas bija nepieciešama un atbilda Latvijas klimatiskajiem apstākļiem – āboliņš, daudzgadīgais zālājs. 1975. gadā par vissavienības nozīmes celtni pasludināja Baikāla-Amūras dzelzceļa maģistrāli. Tās celtniecībai bija vairāki mērķi. Dzelzceļš savienotu Padomju Savienības rietumus ar austrumiem, rastos vieglākas iespējas izvest un eksportēt Sibīrijas lielās dabas bagātības. 3400 km garajai dzelzceļa līnijai bija jākļūst par padomju tautas varenības un spēka apliecinājumu. Mainoties politiskajai un ekonomiskajai sistēmai PSRS, interese par maģistrāles celtniecību zuda. Žurnālisti pat izdomāja epitetu – ceļš uz nekurieni. Viena no smagākajām sociālajām problēmām padomju Latvijā bija dzīvokļu jautājums. Esošajā Latvijas laikā celtie lielie skaistie īrsnami tika pārvērsti par komunālajiem dzīvokļiem, kur katra ģimene aizņēma vienu, retāk divas istabas. Šādi varēja izskatīties komunālā dzīvokļa virtuvē, kurā saimniekoja Blūmu, Ivanovu, Petrovu un arī Zariņu ģimenes. Par dzīvokļu trūkumu likvidēšanu mūsu zemē. Ja partija saka vajag, tad būs. Jauno darba spēku, kas ieplūda Latvijā, vajadzēja nodrošināt ar dzīvokļiem. Hruščova laikā šim nolūkam sāka aktīvi celt dzīvojamās mājas. Dzīvokļus tajās piešķīra galvenokārt no PSRS iebraukušiem strādniekiem. Когда открыли нашу больницу Гайлезис, где я проработала со дня ее открытия, да, пригласили девочек-медсестер из Балткревии. У нас очень много было медсестер, и очень многие осели. Некоторые уехали обратно в Балткревию, но таких очень мало. Здесь всегда было приятно, красиво, чисто. Взморье, море, сосны, дюны. Конечно, люди хотели здесь жить. И жизненный уровень здесь был выше, и цивилизованнее была жизнь. Rīgai un citām pilsētām apkārt izauga tā saucamie guļamrajoni. Iebraucēji saņēma vairāk jauno dzīvokļu nekā Latvijas pamatiedzīvotāji. Imantas masīvs. Rīgas celtnieku galvenais darba lauks šajā piecgadē. Vairāk nekā 100 000 kvadrātmetru apdzīvojamās platības gadā. 4. mikrorajons. Te strādā lielpaneļu celtniecības 12. celtniecības pārvaldes ļaudis.
Olģeta Lisovska kompleksā brigāde pašlaik būvē Imantā 3., bet pavisam jau 15. 9 stāvu namu. Gadsimta 80. gados padomju saimnieciskajā politikā sākās dziļa krīze. Veikalos trūka preču. Nebija iespējams iegādāties pašu nepieciešamāko. Vieglāk būtu uzskaitīt tās mantas, kas atradās veikala plauktos, nekā tās, kuru tur nebija. Lielu daļu no sava brīvā laika cilvēki pavadīja staigājot pa veikaliem, cerībā, ka izdosies nopirkt kāroto. Es atvainojos, jūs nopirkāt kaut ko? Nopirkāt kaut ko? No. Kāpēc? Давайте на русском. Вы купили? Нет. Вы купили что-нибудь? Нет, ничего не купили. А почему? Потому что не нашлось того, что было нужно. Не. Kāpēc? Nebija nekā. Купили что-нибудь? Нет, не купили. Почему? Ничего не подошло. Нет. А почему? Да так. Ничего не присмотрела подходящего. А что вы искали? Что-нибудь. Padomu laika man asociējas ar rindām. Ar rindām, ar taloniem, ar to, ka vienmēr kaut kas ir vajadzīgs un viņi to nevar dabūt. Deficīts. Preču nepietiekamība vai trūkums padomju laikā. Blats. Īpaša pazīšanās, kas nodrošina pieejamību deficīta precēm un pakalpojumiem. Ja es atceros savus klases laikus, kad es biju skolniece, tad, protams, tādā jaunībā jau visvairāk varbūt tas ir tā, kad vienam ir un otram nav. Un es vienmēr atceros, ka bija tas augtais zeļbikšu laiks un bija tāds košs un rakstājums tās zeļbiks. Un tad, protams, tās meitenes, kurām tās mammas strādāja, kādās bāzēs vai veikalos, bija pirmās tās, kurām tā zeļbiks bija. Un mums tām pārējām, mums tas tik ļoti tās sirds sāpēja, ka mums viņa nav. Tā kā, protams, un tas ir tāds mazs piemērs skaits, kad tāda, netaisnības sajūta tā bija, kad varbūt tās, kad nepēc varbūt taviem nopelniem vai pat pieaugušam cilvēkam pēc varbūt tās arī viņa algas, bet citiem faktoriem, vai ne tā pieejamība tai kārojumai precei bija. Vilcienu un lidmašīnu biļetes bija lētas. Masveidā notika iepirkšanās braucienu uz tām pilsētām un republikām, kur varēja dabūt deficītu. Baltija, arī Latvija, bija šī ekonomiskā turisma mērķis. Tas izsauca neapmierinātību un spriedzi vietējo iedzīvotāju vidū, kuri uzskatīja, ka šeit preču nepietiek, jo tās izpērk iebraucēji. 60. un 80. gados Baltijas republikas un Latvija tika uzskatītas par padomju rietumiem, jo šeit dzīves līmenis bija daudz augstāks nekā citviet PSRS. Jūrmala kļuva par iecienītu atpūtas vietu visas plašās padomju savienības iedzīvotājiem. Padomju valsts vadītāji izmantoja Baltiju, lai demonstrētu padomju dzīvesveidu sasniegumus un priekšrocības rietumiem. Bieži PSRS ārzemēs pārstāvēja un prezentēja Latvijas uzņēmumi un mākslas kolektīvi. Piemēram, Rīgas modes, koris Avesol, Rīgas balets. Tikai 60. gadu beigās uzticīgākajiem padomju pilsoņiem sāka dot atļaujas turisma braucieniem uz ārzemēm. Ārzemju ceļojums PSRS pilsonim bija īpašs notikums. Šim svarīgajam notikumam par godu tika izgatavota šāda speciāla pasa. Ja savā mūžā bija redzēta Čehoslovākija, Polija vai Bulgārija, tad varēja teikt, ka visi ceļošanas standarti bija sasniegti. Lai nokļūtu Dienvidslāvijā, jau bija nepieciešama īpaša partijas labvēlība. Savukārt Parīze, Londona vai Roma, tas bija tikpat kā nerealizējams sapnis. Daudz mūs apskauda, sevišķi radi draugi, laimīgā atkal uz ārzemēm. Balets, es domāju, ka tajā laikā bija diezgan privileģēts tieši attiecībā uz izbraucieniem, jo, pirmkārt, Rīgas balets skaitījās gandrīz kā 3. labākais padomju savienībā, un attiecīgi tātad arī visā tādā tirgū, kas bija uz ārzemēm, ko koriģēja Goskoncerts, mēs tādā labā vietā bijām. Goskoncert, PSRS koncertu apvienība. Es vispār vienmēr tā esmu bijusi ļoti liela Latvijas patriota, un
Man vienmēr visu, ko es daru ārpusē, man liekas, ka es nesu Latvijas vārdu. Un arī ar to arī mūs vienmēr it kā motivēja, ka mums ir jādod pēc iespējas labāk, pēc iespējas ar lielāku atdevi, jo mēs pārstāvam Latviju. Materiālais nekad negāja pa priekšu, tam emocionālam. Emocionālais vienmēr gāja priekšu. Nekad nedomāju, cik tev maksās, kas tur būs. Praktiski mēs strādājam pa velti, jo loģiski Goldkoncerts to rīkoja, viņi arī lielāko peļņu saņēma, un mums tur faktiski tie honorāri gandrīz nekādi nebija, ļoti minimāli. Nu, un arī ar tiem pašiem honorāriem, kādi nu viņi bija, protams, kādas bija iespējas atvest saviem tuviniekiem kaut ko skaistu, arī pats kaut ko nopirkt tādu, kas ļoti, ļoti kārojās. Nu, tas bija uz vēda rēķina. Tātad attiecīgi tika ņemt līdz konservi, visādi sausie produkti, un tā ekonomējot uz nēšanu, tu varēji iegādāties kaut ko sev ļoti tīkamu. Arī padomju laikā cilvēki dzīvoja normālu cilvēku dzīvi. Strādāja, mācījās un izklaidējās. Taču iespējas viņiem bija krietni vien ierobežotāks nekā tās mums ir šodien. No vienas puses padomju laika uzspiestā ideoloģija, taču no otras cilvēki ar savām vēlmēm – jautrību, draudzību un mīlestību. Sieviete varēja uzskatīt, ka viņas dzīve ir laimīga, ja bija sasniegt sekojoši punkti. Laulība, bērni, izglītība, darbs, mājas, un pēc tam varbūt nāca klāt, teiksim, atpūta reizi gadā visiem zināmajos kūrortos, pie Melnās jūras, varbūt kāds žigulis, bet ne visiem, protams. Tas bija tāds drusciņš šabloniski, bet tā tas bija. Un ir viena lieta, kas viennozīmīgi, neanalizējot pat, teiksim, šeit un nesakot, vai tas ir labi slikti, partijas piederība. Un pie tam vienas partijas piederība. Dailes, spēka un mūžuma statne. Lai vienmēr būtu saule, lai vienmēr būtu miers. Ar tādu devīzi lielos sporta svētkus noslēdza profesionāli tehnisko skolu 3000 vingrotājiem. Padomju laikā arī skolās darbojās politiskās organizācijas – Oktobrēni, Pionieri un Komjaunatne. To vadītāji modri sekoja, lai jaunieši dzīvotu atbilstoši tā laika noteikumiem un prasībām. Dīženās skriejām zemes pārs, lai sēd, lai sēd, visi kopā. Lai sēd tautu celtu. Paldies, un tagad salīdīsim kopā. Par brīvu un varenu republiku saimi. Oktobrēni – jaunāko klašu skolēnu organizācija, kuras simbols ir rubīna krāsas 5-staru zvaigzne ar Ļeņina bērnības attēlu. Pionieri – Vissavienības bērnu komunistiska masu organizācija, kuras devīze vienmēr gatavs. Apvieno skolēnus no 10 līdz 15 gadiem un sekmē morāli politisko audzināšanu. Pionieru simbols ir sarkans kaklauds. Komjaunatne. Komunistiskās jaunatnes organizācija, aktīvs komunistiskās partijas palīgs un rezerve. Veic jaunatnes audzināšanu un iesaista to komunistiskās sabiedrības celtniecībā. Daugavpils komjauniešiem svētki atnāca ar priecīgu ziņu. Viņu pilsētas organizācijai darba sarkanā karoga ordenis.
To pasniedz Latvijas kompartijas centrālās komitejas sekretārs Biedrs Leģiņš. Tas reizē bija un arī nebija pārsteigums. Daugavpils komjaunieši ar savu sirds deksmi un izdomu jaunatnes komunistiskajā audzināšanā, taču atzīti par vieniem no labākajiem visā Padomju Savienībā. Sistēma bija izbūvēta jāsaka diezgan perfekti vienkārši. Sākot no paša mazākā posma, tad vidējais posma un augstākais posma, tā ir visa vadība un protams, dabīgi, kad oktobrī atskaitījās komjauniešiem, komjaunieši atskaitījās partijai, protams, partija atskaitījās pati sev vienkārši. Galvenais jau bija tā funkcija, ka tas cilvēks, kas izauga, tad, lai viņš visu laiku tādā veidā no vienām labām rokām, ļoti gādīgām rokām pāriet otrās gādīgās rokās, un praktiski tad, kad viņš jau iet, teiksim, lielā dzīvē, tad tas ir ļoti uzticams, lojāls iekārtai cilvēks. Viņš var droši laist ārzemju komandējumos, viņš var pārstāvēt tur, visās citās bet galvenais ar savu darbu, protams, vainagot valsts, teiksim, varenību. Ja. Skolēniem bija jāvalkā vienādas skolas formas, meitenes nedrīkstēja lietot kosmētiku. Vai ziniet, kādus svētkus minēsim marta mēnesī? Kas var pateikt? Liena, lūdzu. Mēs svinam māmiņas dienu. Pareizi, māmiņas dienu. Un šai dienā bērni cenšas māmiņas iepriecināt. Tu mīļā, mīļā māmiņa, pa visu vairāk mīlu tevi. Man balta dzīves saciņa, tu savu sirsnību man devi. Neskatoties uz to, ka ar ļoti lielu prieku, ar sajūsmu un pietāti es skatos šīs laikmeta liecības par manu vecāku jaunību, tātad dzīves skaistākiem gadiem, es ar nožēlu konstatēju, ka mani nepārņem šī laimes sajūta. Kaut gan liecības, kas atrodas arī mūsu arhīvā un ko mēs varam skatīt, it kā liecina pretējo. Mēs redzam ļoti skaistas smaidošas sejas, kas raugās mums no ekrāna, laimīgus bērniņus, laimīgus teiktos vārdus savām māmiņām. Mēs tikko bijām liecinieki 8. marta svinībām, un nav nozīmes, ko mēs svinam. Es ieskatījos to bērnu sejās, kas teica māmiņām tos pašus labos, skaistos, patiesos vārdus, ko mēs sakam tagad vai ko dzirdam no pašu bērniem. Un tomēr mani nepārņem šī laimes sajūta, un man ir ārkārtīgi žēl savu vecāku. Vispār visu cilvēku, kas dzīvoja tajā laikā, kas būtībā savus labākos, skaistākos gadus ir izdzīvojuši tai saucamajos sociālisma gados. Kādu mantojumu mums ir atstājis padomju laiks? No lauksaimniecības zemes Latvija kļuva par lielrūpniecības zemi. Padomju gados bija notikusi arī sabiedrības etniskā sastāva maiņa. Masveida iedzīvotāju iepludināšana no Krievijas un citām PSRS republikām samazināja pamatnācijas latviešu īpatsvaru savā dzimtajā zemē. Padomju vara mainīja indivīda domāšanu. Cilvēkos tika veidots priekšstats, ka visu izlemj citi – partija un valdība. Tas bija totalitārs un līdz ar to pēc definīcijas represīvs režīms, kurš nepieļauj, teiksim, nekādu ideoloģisku brīvību un vienkārši, principā salauza simtiem tūkstošu cilvēku dzīves. Šis laikmets apdraudēja ar tālāku rusifikācijas turpināšanos, ar latviešu tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas jautājumu. Šie 52% Latvijas zemē 1990. gadā, tas taču ir bieds latviešu tautas izdzīvošanai un drauds. Tā es galvenokārt saskatu šo ļaunumu. Es nekad nepiekritīšu, ka to laiku vajag pilnīgi noliegt. Tajā laikā tāpat cilvēki atdeva savas, es teikšu pat dzīvības par idejām ļoti daudz.
tais pašos kolhozos, ļoti daudz. Viņiem bija arī panākumi, bija ļoti daudz panākumu. Es, piemēram, tikko biju Baltinavā, kur skatījos, kur bija laba saimniecība ar labām fermām un daudz lopiem, un kas no tā viss ir palicis pāri tagad. Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti.